Labvakar. Es gribēju iet gulēt, bet jāuztaisa viens atbildes video vienam TikToka kungam par invertoru tēmu. Tātad. Jautājums ir šāds. Vai no 3 vienfāzu invertoriem var uztaisīt 3-fāzu slēgumu? Šeit lūk man ir viens vienfāzu invertors, otrs vienfāzu invertors un trešais vienfāzu invertors. Viņiem dotajā brīdī pienāk no sadalas tīkla 3 fāzes, un 3 fāzes es arī veidoju mājas iekšējā tīklā. Bet īstenībā šeit no sadalas tīkla puses varētu nepienākt nekas, un tik un tā šie 3 invertori mājas iekšējā tīklā taisa 3 fāzu slēgumu. Tas ir viņi ieslēgti nevis paralēli, bet tur ir tā fāzu nobīdē, cik 360 dalīt ar 320 grādiem. Tas ir normāls. Tātad, ja pat no sadalas tīkla nepienāktu nekas, tad mājas iekšējā tīklā tik un tā būtu normāls 3-fāzu slēgums. Es varētu slēgt elektromotoru un tā tālāk, ir tā fāzu nobīde pa 120 grādiem. Tas veidojas tādā veidā, ka visi šie invertori ir savā starpā strādā sinhroni. Viņa nav tā, ka katrs atsevišķi, katrs pa sevi. Ir viena tāda kopīga kastīte, Serbo GX, te sanāk visi tie gali kopā. Es te kaut ko uzzīmēju arī uz papīra. Tātad no sadalas tīkla puses dotajā brīdī man pienāk 3 fāzes, bet varētu arī nepienākt. Es varētu pilnīgi te aizklapēt ciet. Un tik un tā mājas iekšējā tīklā, te ir māja, padotos, būtu 3 fāzes, un, jo viņi strādā savā starpā sinhroni, te ir fāzu nobīde pa 120 grādiem. To nodrošina tas, ka tā sistēma ir šādi nokonfigurēta. Principā šos invertorus var nokonfigurēt arī tā, ka uz vienu fāzi var būt paralēli vairāk. Es no galvas neatceros pat cik var būt. Tātad te nevis viens 5 kW invertors, bet pa 2 vai 3 un tā tālāk. Tādā veidā šie te paralēlie, piemēram te, bet viņiem jābūt tādiem pašiem, var burtiski slēgt šādā te veidā pa vairākiem invertoriem, lai būtu nevis 5 kW fāzi, bet 10 vai 15 kW fāzi, un savukārt atkal savā starpā visi viņi strādā sinhroni. Ir cits variants. Var, piemēram, šos 3 invertorus slēgt vispār paralēli savā starpā un tādā gadījumā izveidot vienu jaudīgu fāzi. Tātad viņi savā starpā strādā sinhroni. Vēl ko interesanta lieta. Ja, piemēram, viņi ir pieslēgušies pie sadalas tīkla, kā tas notiek sākumā, ja mēs ieslēdzam te slēdzi uz sadalas tīkla pusi, viņi pāris kādu minūti apmēram skatās, tur ir vai nav, un ja 3 fāzes šeit ir, tikai tad viņi pieslēdzās. Atliek, piemēram, vienai fāzei pazust. Viņi atslēdzās no sadalas tīkla pilnīgi visi uzreiz, jo tāpēc, ka viņi nokonfigurēti 3 fāzes slēgumā. Bet uz mājas pusi tas 3 fāzu slēgums te paliek. Tagad ar to kungu, manuprāt, bija tāda runa. Es teicu, ka principā var, ja mums no sadalas tīkla, sadales tīkls, pienāk viena fāze, nevis 3 fāzes. Es velku svītru pāri. Pienāk viena fāze, un kā mēs no tās vienas fāzes sadalas tīkla varam dabūt mājas pusē 3 fāzes. Varam visi šie te invertori, 3 gabali, pieslēgti pie kopīgajiem akumulatoriem. Tā saucamie 48 voltu, īstenībā tas būs, tur diapazons liels. Katrs viņi barojās no šiem te akumulatoriem. 1, 2, 3. Un mēs varam izdarīt tā, ka šajā te vietā, ielikt kādu akumulātoru lādētāju, vienfāzīgu, kurš arī baro šo te akumulātoru. Un tādā veidā mēs varam dabūt, ka no sadalas tīkla, no vienas fāzes, izmantojot šo te akumulātoru lādētāju, mēs lādējam 48 voltīgu akumulātoru. Pie tāda 48 voltīga akumulātora pieslēgti klāt 3 vienfāzīgie invertori, kuri nokonfigurēti
3 fāzes slēgumā, un mājas iekšējā tīklā ir 3 fāzes. Nu, ko vēl pastāstīt? Tātad, manā gadījumā te ir daudz, man te ir 9 paralēli akumulātori, 2 šādas kastes, tur 3 par 14, te ir viena 28 kWh un tā tālāk. Lūk, tā kā viena saimniecība. Un manā gadījumā ir arī tā, ka bez tā 3 fāzes slēguma esmu uztaisījis arī tā, ka ja gadījumā kāda viena fāze pazūd, lai mana sistēma tomēr barotos, es esmu uzlicis vienfāzīgo akumulātoru lādētāju, un principā šajā te vietā sadales tīkla pusē es arī varu pieslēgt benzīna ģeneratoru. Piemēram, ja no sadales tīkla pienāk tikai viena fāze, es šeit ieslēdzu benzīna ģeneratoru, caur šo te akumulātoru lādētāju, to te lādējās man akumulātoru saimniecība, un mājas iekšējā tīklā man paliek 3 fāzes. Nu tā, labi, es ceru, ka kaut kas tur saprotam vai nesaprotam pastāstīja. Tagad iešu uztaisīšu video un došos gulēt. Labi, pagaidām, čau.